Lai kā arī neteiktu, bet bez savas kaltes mūsdienu saimniecībā iztikt nevar. Jā, iespējams, tā būs nepieciešama tikai reizi dažos gados, bet ja kopā ar to ir arī granulu siltuma ģenerators, kas patērē vairākas reizes mazāk, apmēram 2, maksimums 3 kg granulu uz 1 tonna procentu, kamēr parasta kalte tagad patērē 2 vai pat vairāk litrus dīzeļdegvielas. Tāpēc paskaitiet paši, apmēram no 0,20 līdz 0,24 eiro par 1 tonna procentu, strādājot ar granulām, vai apmēram 1,95 eiro ar dīzeļdegvielu. Kas ir izdevīgāk? Šie siltuma ģeneratori tiek ražoti Ukrainā, Ohtirkas pilsētā, uzņēmums Agrovorm. Un tagad fermeris pastāstīs, kāpēc tieši viņš izvēlējās šos siltuma ģeneratorus un cik daudz problēmu tie viņam sagādāja. 2017. gadā mēs dibinājām saimniecību, kuru arī nosaucām par FGM 2017. Galvenokārt audzējam kukurūzu un vēl apmēram no 30 līdz 40% ir saules puķis. Tā kā kukurūzu mēs sējam vairāk, kā saka, lielāko daļu platību aizņem tieši kukurūza, nolēmām iegādāties kalti. Iegādājāmies kalti, kas darbojās ar dīzeļdegvielu. Kamēr degviela pirms kara maksāja apmēram 0,39 eiro, viss bija lieliski, bet pēc tam dīzeļdegvielas cena pieauga līdz apmēram 0,98 eiro. Kukurūzas cena pirms kara bija apmēram 156 eiro, bet pēc kara sākuma tā nokritās līdz apmēram 58 vai pat 39 eiro par tonu, un žāvēt kukurūzu ar dīzeļdegvielu pie tādām cenām vairs nebija izdevīgi. Tāpēc nolēmām meklēt citu kurināmā veidu žāvēšanai. Apskatījām daudzus ražotājus. Vieni piedāvāja malku. Braucām uz daudzām saimniecībām, skatījāmies dažādus variantus. Kad ļoti iztaujājām operatorus, viņi stāstīja dažādi. Kaut kas nav pārāk labi, kaut kur daudz malkas aiziet, kaut kur visu laiku jāstāv blakus. Bet par šo katlu mēs bijām dzirdējuši no citiem fermeriem. Pie mums pirmais šādu iekārtu uzstādīja kaimiņu saimniecība Lebedinas rajonā Ivans Vasiljevičs Marčenko. Mēs skatījāmies viņa video YouTube, redzējām, kā uzstājas citi fermeri, bet tomēr vēl šaubījāmies. Bet, kad paši ieraudzījām, kā kaimiņu saimniecība žāvē graudus, uzreiz nolēmām izvēlēties tieši šo katlu. Un nešaubījāmies nedienu. Jau nākamajā dienā viņi mums to atveda. Ar ko tas pie jums darbojas? Ar granulām. Mēs izmantojam priedes granulas. Patēriņš ir ļoti mazs, arī cenas ziņovā viss ir izdevīgi. Mēs pieberam bunkuru un mums pietiek visai diennaktī. Viss ir automātiski, pelnu nav. Cik daudz jūs izžāvējat diennaktī? Diennaktī mēs izžāvējam apmēram 3 līdz 3,5 kaltes, atkarībā no mitruma. Vienai kaltei ir apmēram 30 tonnas, un lai tās izžāvētu, aiziet 1 tonna granulu. 1 tonna granulu maksā apmēram no 98 līdz 117 eiro. Tas sanāk apmēram 3 kg uz tonu procentu, vai ne? Jā, plus mīnus. Pie kāda mitruma? Mēs žāvējām kukurūzu ar mitrumu līdz 25%. Tātad jūs žāvējāt līdz 15%, vai ne? Jā, mēs žāvējam līdz 13,5%. Pat vēl vairāk? Jā, nedaudz vairāk. Protams, mēs vēl papildus samazinām mitrumu, lai paši sevi nodrošinātu drošāk. Bet agrāk vienai žāvēšanas reizei mums aizgāja līdz 400 litriem dīzeļdegvielas. Tas bija apmēram 390 eiro pret 117 eiro. Tā ka pat ne 50 uz 50. Kā ir ar apkopi? Vai bieži kaut kas jāpārbauda vai jāapkalpo? Mēs apmēram 3 vai 4 dienas žāvējam bez apstāšanās. Pēc tam varam apstāties, nedaudz izpūst pelnus. Pēc 3 dienām mums savācas varbūt kāds viens spainis. Turklāt šeit nav ne dūmu, ne nekā. Viss iet caur kaltu, viss siltums iet caur kukurūzu. Kā tā? Sanāk, ka visas sadegšanas gāzes iet caur graudiem? Jā. Mēs produkciju realizējam ostās un galvenokārt eksportējam uz ārzemēm. Un nereizi nebija nekādu problēmu ne ar vienu elevātoru, ne ar vienu pircēju. Mums nebija pilnīgi nekādu pretenziju. Nekur neko neatgrieza? Nē, nereizi. Ko jūs žāvējāt? Kādas kultūras? Saules puķis un kukurūzu. Cik tonnas sezonā apmēram izžāvējat? Mēs vēl sniedzām pakalpojumus paziņām, tāpēc izžāvējām apmēram no 3 līdz 5 tūkstošiem tonu. No 3 līdz 5 tūkstoši. Cik gadus tas jums jau ir? Šī mums būs 3. sezona. Tad jums tas parādījās pirmajam un pēc tam Jevgenam? Nē, mēs uzstādījām vienā gadā. Vienā gadā? Viņš uzstādīja pirmais un pēc nedēļas uzstādīju arī es. Ivans Vasiljevičs uzstādīja agrāk. Tātad jūs abi skatījāties uz viņa piemēru? Jā, un mēs izlēmām, un līdz pat šai dienai nemirkli to nenožēlojam. Tas ir kā Žigulis un Mercedes.
Viss ir automātiski, pats padod kurināmo, pats kontrolē temperatūru, kādu uzstādi. Kur tiek iestatīta temperatūra? Ar malku visu laiku jāpiemet kurināmais. Tur vienreiz temperatūru uzdzen, citreiz neuzdzen, bet šeit ir displejs. Viss ir ļoti vienkārši. 3 pogas. Ieslēgt, izslēgt. Tikai 3 pogas. Domāju, ka augstāko izglītību te nevajag. Jā, šeit viss rāda, kāda ir temperatūra. Uzstādīja un viss. Un tas jums tā arī stāv blakus kaltī? Jā, pagaidām tas ir pagaidu vietā. Mēs vēlāk pārvietosim, uzbūvēsim kompleksu, tad pārvietosim to uz citu vietu. Sanāk velti nopirkāt dīzeļu degli. Mēs ražotājiem piedāvājām degli neņemt, bet viņi teica nē, tas nāk komplektā. Tā ka citādi nevar, jāņem tikai kopā ar degli. Bet jūs žāvējāt ar dīzeli. Jā, pirmajā gadā mēs kalti nopirkām vēl pirms kara. Dīzeļdegviela tad maksāja apmēram 0,39 eiro. Pie mums pat atbrauca Volodimirs. Viņš bija atbraucis vēl pirms kara, kad mēs uzstādījām kaltu. Viņš piedāvāja savu risinājumu. Mēs pasēdējām, aprunājāmies, bet kāda jēga? Dīzeļdegvielu mēs pirkām par apmēram 0,35 eiro, bet kukurūza maksāja apmēram 0,16 eiro par kilogramu. Mēs visu izrēķinājām, toreiz mums bija izdevīgāk žāvēt ar dīzeli. Tad sākās karš un viss mainījās pretējā virzienā. Kukurūzas cena kritās, dīzeļdegvielas cena pieauga, un mēs vairs nestrādājām pat pa nullēm, gājām mīnusos. Mēs knapi norēķinājāmies par zemes nomas maksām, lai varētu nopirkt sēklu nākamajam gadam. Kad uzstādījām katlu, mums atkal parādījās nauda. Kā jūs izvēlējāties? Es domāju, ka skatījāties dažādus variantus. Jā, es nesaukšu citus ražotājus. Vismaz kādus tipus nosauciet. Arī granulu katlus, bet tur bija pavisam cita konstrukcija. Ar ko tas atšķīrās? Tur liesma tika padota tieši iekšā. Kukurūza aizdegās, neteikšu pie kura ražotāja, brauca ugunsdzēsēji. Nevienu reizi vien dzēsa. Mēs vienkārši to zinām, esam dzirdējuši. Bet kā ir šeit? Kas te ir citādi? Precīzi visu nepateikšu, bet šeit kaut kā tiek dzēsts karstums. Tas neiet tiešā plūsmā. Liesma neiet iekšā kaltē. Liesma neiet? Jā. Tā tur virpuļo katlā, pēc tam tiek paņemts tikai karstais gaiss un viss aiziet tālāk. Dzirkstelis iziet augšā. Tur ir kaut kādi dzirksteļu slāpētāji. Bet kas notiek, ja pazūd elektrība? Ko tad darīt? Ir avārijas atslēgšanās. Viss ir paredzēts. Karstais gaiss tiek novadīts prom, granulas izbirst, tur atveras lūciņa, granulas izbirst ārā. Lai bunkurā nekas neaizdegtos, jo aizdegties var arī bunkurā. Pat ja kāds kaut ko nepamana un kaut kas ieslēdzas avārijas režīmā. Tas visu izdara automātiski? Jā. Karstais gaiss vairs netiek padots turp, tas tiek novadīts uz augšu un izmests ārā. Mums tādi gadījumi ir bijuši. Mēs visi saprotam, kā tagad ir ar elektrību. Te ir, te nav, bet kā redzat, viss normāli jau 3 gadus. Tātad jūs žāvējāt, pēkšņi pazūd elektrība un tad viss vienkārši izdziest iekšā? Tur jau nekas daudz nepaliek. Granulas tiek padotas pa saujai, pa nelielu daudzumu tajā kanālā. Tur nekā daudz nebija. Tur nebija nekāda kaudze vai puse katla pilna. Tur pa saujai viss tiek padots ar šneku. Un liesma kā mēle velkas uz augšu. Tas ir tā izveidots. Kamēr paši nepamēģinājām un neredzējām, paši neticējām, ka tā var būt. Tā ka esam apmierināti. Šo 3 gadu laikā, kamēr tas jums ir, kaut ko nopietni mainījāt, vai kaut kas lūza, vai vajadzēja pārmūrēt kā citiem katliem? Nē. Viss ir palicis tā, kā bija. Tikai sīkumi, kaut ko pārtinam. Tā ir izolācija? Jā, tā ir izolācija. Tas no ārpuses uzkarst? Nē, tas ir tikai nedaudz silts, jo šeit cirkulē karstais gaiss. Tad tas iet pa kanālu uz kaltu. Vai tas patērē daudz elektroenerģijas? Nē, šeit ir tikai 2 motoriņi. Apmēram 1 vai 1,5 kW. Viens turbīnai un viens šnekam. Dozatoram, jā? Jā, tieši tā. Elektroenerģiju tas praktiski netērē. Kalte, protams, patērē savu. Kaltī, kā redzu, jums ir arī ģenerators. Var strādāt automātiski, autonomi. Jā, un tāpat arī šis katls tad darbojas. Mēs pieslēdzam, katls ir pieslēgts pie kaltes. Jūs to saslēdzāt kopā? Jā, saslēdzam kopā, lai kad nav elektrības, ģenerators darbina gan kaltu, gan katlu kopā.